Esiet sveicināti, darbie Pēteksperta akadēmijas skatītāji un klausītāji. Šajā reizē mēs parunāsim par kaķiem, kaķu spēlēšanos, kaķu mantām. Un pie manis šeit studijā ir veterinārā ārste, mūsu Pēteksperta LV konsultante Sanita Strauma. Sveika, Sanita! Sveiki. Jautājums numur 1. Spēles ar kaķiem. Tikai jautrība, izklaide saimniekam vai veids, kā saimnieks tiek vaļā no kaķa uz kādu laiku? Kā tu to komentētu? Vai tā ir vajadzība katram kaķim? Nu, ja mēs skatāmies uz to, ka spēja izpaust savus spēlēšanās un mednieku instinktus, tas ir ierakstīts Amerikas kaķu veterinārārstu un Startautiskās kaķu veterinārārstu asociācijas vadlīnijās par veselīgu kaķu vidi. Tad šī te spēja izpaust savu mednieku instinktus ir viens no 5 pilāriem, kas ir nepieciešams kaķim. Katram kaķim, un tas ir mūsu kā saimnieku uzdevums nodrošināt šo. Tātad, ja mēs skatāmies vienkārši, lai saprastu, kas ir citi tie pilāri, tātad pirmais pilārs, numur 1 kaķim, kas ir nepieciešams, tā ir drošā vieta. Tad ir jābūt daudzi resursi un atdalīti, kā jau mēs bijām jau iepriekš runājuši, tas ir varība, ūdens krāpēšana, tualetes kaste, ja, tas ir otrs pilārs. Trešais ir medības, ja, tad spēja izpaust savus instinktus. Ceturtais ir paredzamas un konsekventas pozitīvas attiecības ar savu saimnieku vai cilvēku, tātad miedarbība. Un 5. tātad ir, kad cilvēkam ir jānodrošina kaķim vide, kas respektē kaķa ožu kā ļoti būtisku sastāvdaļu, ja, kas ir kaķiem uztīšanās ir ļoti svarīgi. Ja. Tad mēs runājam par feromoniem, tas ir par šo tēmu. Tas nozīmē, ka visi šie 5 punkti ir līdzvērtīgi, ja, nozīmē. Ja. Un tas uzreiz atbild uz tavu jautājumu. Ja. Tas ir obligāta lieta katram kaķim. Tas nav tikai izklaide kaķim vai saimniekam, ja, bet tas ir ideāli, ja to var apvienot kopā, bet tā ir tāda būtība. Un tas ir diezgan svarīgi ar to, ka ja tas kaķis nespēja šo te izpaust, ja, tad ko mēs esam izdarījuši? Ja? Mēs esam paņēmuši kaķi, visbiežāk tas ir istabā, bieži, ja? Viņam viņš nevar iet ārā, un tā viņš tur dzīvo viens pats. Ar sevi visu dienu, ja? un līdz ar to viņam vairs nav nav iespēja izpaust, ja? Šīs savus instinktus, un līdz ar to rodās visādas stresa problēmas, aptaukošanās, kaut kādas bailes vai kaut ko tam līdzīgu. Un pieņemsim, kas vēl ir svarīgi, tas, ka ja kaķis spēju izteikt, tad būt laimīgs, viņš būs laimīgs, ja? Tad līdz ar to saimnieki būs laimīgi. Un šī spēles arī ļoti nozīmīgas tieši pie tādiem problemātiskiem kaķiem, kas ir bailīgi. Ja? Kaķis ir mednieks no deguna līdz astē, līdz ar to viņš nepalaidīs izdevību pamedīt. Ja? Tādā veidā. Tā kā tas ir ļoti būtiska dzīves sastāvdaļa. Un šis ir mērķis, kāpēc mēs runājam par šo lietu. Bet pastāv tāds uzskats par to, ka spēlējās tikai kaķēni. Vai tā ir? Vai arī lielais, nobarojušais un stingrais kaķis, kurš visu laiku ir pieredzējis gulēt divānā, un viņam viss ir labi, lai viņš tomēr arī ir spējīgs, teiksim tā, vismaz sajūtu ziņā, viņš gribētu, ka ar viņu paspēlējās. Es domāju, ka šeit ir drusciņi savādāk kā kaķis uztver spēlēšanos. Ja suns tas ir vairāk tā kā saite ar cilvēku un tam līdzīgi, tad kaķim vienkārši ir mednieks. Ja. Jāspēlēs pilnīgi visiem. Tas, protams, tas ir tāds mīts, ja, un atzīšos arī agrāk es pati tā domāju, ka tikai kaķēni spēlējās, ja, kādos laikus atpakaļ. Bet īstenībā ir jāspēlējas visiem, jo visiem ir šie instinkti. Instinkti nekur nepazūd. Viņi pieaugot, piemēram, gada vecumā, kad mēs uzskatām, ka kaķis ir vairāk vai mazāk pieaudzis, jau izaudzis, vairs nav kaķēna vecums, viņam pēkšņi tie instinkti nepazūd. Viņi turpinās, jo mednieks jau nepazūd. Ja? Un līdz ar to vienīgais varbūt tādam vecākam kaķim šī spēles veidi vai intensitāte mainās, ja? Un tādā veidā. Bet tam kaķim,
kas guļ uz dīvāna, ir tāds tā kā omalīgs un apaļīgs, ja, tas noteikti viņam nav bijis šīs te iespēja izpaust šos savus instinktus, un tāpēc viņš tāds ir. Bet, Mhm. ja es esmu bijis arī mājās, kur saka, ka kaķis nespēlējas, bet kā tu pavicini to mantiņu, Tā viņš priecīgs viņš jau aiziet. uzreiz acis ir izplestas, ausis uz priekšu, pieplok un Gatavs medīt. jā, tikai jādod iespēja. Protams, kā sacīt, kaķis nav tā kā bērns, kas spēlējas ar lēlēm. Varbūt kamēr kaķēns viņš spēlēsies, ja, bet ļoti bieži kaķi pieauguši nespēlēsies paši par sevi tāpat vien. Mhm. Ja mēs skatāmies, ka spēle, teiksim, medības ir kā spēle, vai šajā te spēlē mēs varam definēt, ka ir kaut kādi spēles noteikumi, kas mums kā saimniekam ir jāņem vērā? Jā, nu, tas pats svarīgākais ir, un to arī vajadzētu vienmēr padomāt, ja, jo tas tāds cikls ir, medības ir cikls, ja, piemēram, kā mēs runājām par ēšanu, ja, tad tas ir kaut kāds procedūra, ja. Tad arī medības ir procedūra. Tad pirmā lieta - kaķis iet meklēt medībās. Viņš iet, tad viņš atradis ir vai izdomājis, kur varētu. Ja, viņš tur, Mhm. kā lai saka, met augšā, ķer tur un viss tam līdzīgi. Tad nogalina un ēd. Tad Mhm. līdz ar to sanāk, tas ir tāds process. Jā, un pēc ēšanas nomazgājas, paguļ un atkal iet medībās. Ja? Nu tas ir tas Nebeidzamais cikls. dzīves Jā, cikls. tas ir tas cikls, kas ir kaķim. Un līdz ar to, tad, kad mēs spēlējamies, ja, mums vajadzētu padomāt, lai šo izdarītu. Un tā doma būtu, ka pēc spēles vajadzētu dot kādu gardumu vai barību. Piemēram, mans kaķis paspēlējās, viņš tik uz bļodiņu iet paēst. Ja? Nu, tas ir normāli noslēgt kā sacīt, noslēgts cikls. Ja? Un līdz ar to būtu svarīgi, tad, kad pieņemsim, ja mēs spēlējamies, piemēram, ļoti populārs ir diezgan lāzeru mantiņas. Ja? Nu, citi speciālisti neatzīst īpaši, jo kāpēc? Viņiem nav šī pēdējā. Viņš nevar saķert to medījumu, ne pakošļāt, ne paspēlēties, manipulēt, ne apēst. Līdz ar to viņam tā kā iztrūkst tas gala noslēgums, ja. Mhm. Nu, ja galīgi grib šās te, nu, tā, nu, kam patīk kaķim patīk spēlēties, tad iesaka vismaz beigās iedot paspēlēties parastu mantiņu un atļaut viņam it kā nogalināt šo te mantiņu. Mhm. Bet tas ir tas Aizvest svarīgākais, ja. posmu līdz beigām. Jā, nu, vienkārši tā doma ir tāda, kad jūs spēlēties, pirmkārt, virzīt mantiņu prom no kaķa, ja, jo parasti medījums neskrien uz kaķi, skrien prom, un Mhm. kaķis diezgan reaģē uz kustībām, ja, viņš reaģēs uz kustību. Un tātad tas vēl ir svarīgi, tātad šo te mantiņu nelikt tuvu pie deguna, kā sacīt, ja. Jo kaķis tuvumā ļoti slikti redz pats par sevi. Mhm. Ja, viņš ar ūsām, var teikt, jūt. Ja, bet viņam tā redze ir tik laba un tik lielas acis, ka viņš tuvumā neredz īsti. Ja, tāda ļoti izteikti. Tas ir svarīgi. Ja, nu, un par to procedūru, ja mēs spēlējamies, tad mēs ļaujam kaķim dzīties pakaļ un kaut kādā momentā atļaujam arī tā kā noķert to medījumu un nogalināt. Tā kā, ja viņš tur laiza, Mhm. varbūt tur spēlējās vai spēr ar kājām, ja, tas tā kā nogurdina savu to medījumu, ja, tā kā, nu, tādā veidā. Tā kā tas būtu ļoti svarīgi šo te ciklu izmantot, ja, un beigās iedodam uzēst kaut Bet ko ko. nevajadzētu darīt šajā visā posmā? Pirmā lieta, ko arī mācot, vai kad ir kaķēns, ja, nekad neļaujiet spēlēties ar savām rokām.
Nekad neizmantoju. It īpaši tas ir raksturīgi, kamēr ir kaķēns, ja, nu, viņš ir maziņš, ja, tur Puķi, puķi, pakošļā, mums jā, par rociņām. jā, rokas koži, tur skrāpēt varbūt, ja. Nu, kamēr viņš ir mazs, tikmēr vēl nekas, ja, Mhm. bet tad, kad viņš pieaug, tas viss jums nāks atpakaļ, un jums sāpēs. Kaķis spēlēsies, arī jums sāpēs, un tad jūs sāksiet bļaut un sodīt, un ir kaķis nelaimīgs, ir saimnieks Mhm. nelaimīgs, un jūs iedzīsiet pretēju to, ja. Mhm. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, it īpaši pie kaķēniem, ja. Un ja kaķēns jau to dara, ka, piemēram, es domāju, ka, man liekas, tu arī vienreiz jautāji par šo, ka tev kaķis uzlūna no stūra Jā. un uzbrūk virsū. Šis ir nepareizs spēlēšanas rezultāts. Ja, tā kā tu esi viņu ieradinājis, ka Mhm. tu esi atļāvis viņam tātad kājās, ja. Tas, ka man kādreiz likās, ka tas ir baigi forši, tad, kad mans kaķis lec man kājās. Nu, labi, līdz brīdim, kamēr viņš kārtīgi ielaiž nagas iekšā. Jā, 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 jā. Bet tas tieši tā, tu nekad nevari zināt. Nu, it īpaši, ja vēl trāpās, kad pirms bērniem skrien Mhm. tā virsū, jā, nu, tad tur ir nu, asaras, puņķi un asaras, kas sacīt. Jā, tomēr kaķi sav kodīgs. Lai gan viņš ir maziņš, jā, tas kodiens uz krāpējums ir sāpīgs. Un, nu, tādā veidā. Jā. Uh, Ja, piemēram, nu, pieņemsim, gadās kādreiz, ka viņš iekož, ja, ko svarīgi darīt, ir strauji nekustināt to roku, bet lēnām tā Mhm. kā apturēt, ja, vai arī, pieņemsim, tavā gadījumā, kad viņš tev skrien virsū, ja, tad Paspēt paņemt kāju nost. tur ir tā lieta, ka kaķi izsauc, vai kaķa reakcija izsauc kustību. Tad ir jāapstājās un jāmēģina lēnā garā kustināt un uzreiz novirzīt to viņu uzmanību ar mantiņu. Mhm. Tā kā praktiski es teiktu, ja es esmu dzirdējis arī kaut kāds gadījums, kad kaķis piemēram ir kaut kā izvēlējies vienu cilvēku kā upuri, kam uzskrien virsū. Nu, es teiktu, tad varu teikt, kamēr viņu atradina, ar mantiņu jāstaigā visu laiku riņķī, ja pa Mhm. māju, kad praktiski, lai viņam būtu uz to mantiņu, nevis uz kāju, ja, vai uz roku. Ja. Tāpēc ļoti svarīgi tos kaķēnu nepieradināt, ja, un noteikti spēlēties tikai ar mantiņu, ka viņš Mhm. kož mantiņā, jo šeit nav, jo kaķis retāk ir kā sociāla spēle. Ja? Tā ir vairāk tieši spēle ar to mantiņu, kā medījumu. Nevis Mhm. ar jums. Man liekas, ka viņš pilnīgi vienalga, kas tur būtu, kas spēlējās jūsu vietā. Nu, es tā Mhm. pārspīlēju, Jā, bet jā. tas druskuļi savādāk jā, kā suņiem. Un kā mums ir ar mantiņiem? Kā es varu saprast, atkal, mums klasiskais jautājums, kā es varu saprast, kur mantiņu vispiemērotākā? Nu, mums te uz galda arī ir pilns ar Jā, tas visādām ir lietām. mana kaķa Mēs, mantiņas. jā, mēs esam runājuši arī par barības puzlēm. Tā kā jūsu video arhīvos, mīļie draugi, varat atrast un apskatīties. Kā es varu saprast, ka šī mantiņa manam kaķim gan intelektuālā, gan svara ziņā, vai vispār kaut kādā Jā. citā sporta ziņā nāks par labu? Nu, šeit ir testēšana. Praktiski es varu pateikt, tā, ka skatoties savu kaķi, zinu, ka manam kaķim arī tiek izvēle, kādas mantiņas cilvēkam patīk, mainās. Mhm. Ja agrāk ļoti patikās dzenāt tenis bumbiņas, tad tagad tenis bumbiņas vairs nē. Tā kā tur mainās arī tas. Mhm. Un otra lieta tikai testēšana. Praktiski skatīties, jo katrs kaķis ir unikāls. Ja? Vieniem kaķiem patīk, piemēram, tādas mantiņas, kas pa zemi. Citiem patīk pa augšu. Nu, viena, kas ir, es teiktu, vispopulārākā un noteikti vislielākā kaķiem patiks, ir šīs te makšķera tipa rotaļlietas. Ja? Kuras vai nu viņas varētu izvilkams vai nē, bet nu, tāda uz nūjiņu un tā kā uz diedziņu vai uz makšķera aukli, ja, kura klāt pieliktas ir kaut kāda mantiņa klāt pielikta. Ja. Pirmā lieta, tas jums šis te ļaus to, ka nav rokas jāizmanto. Ja. Mhm. Otrkārt, viņš iztēlos vairāk, ar to ir vieglāk tā kā spēlēties, jo viņš būs līdzīgs tās kustības, tā kā medījums to dara. Ja. Nu, un ja mēs skatāmies par pieņemsim, no kāda materiāla vairāk, ja, nu tad kaķim, protams, vairāk patiks. Es, protams, nesaku, ka tas ir simtprocentīgi, ja, bet tā tendence, ka patīk dabīgi materiāli, tādas spalvas, ja, kaut kādas ādas, kažoka gabaliņi, ja, tāds, kas ir dabīgie materiāli, ja, kur varbūt aromāts kaut kāds klāt ir. Mhm. Protams, ir jāskatās, ka, piemēram, kad spēlējās, ja, vai tas ir
pa gaisu vairāk, tā kā putnu attēlot, jā, Mhm, vai pa zemi. Nu, pieņemsim, ja es salīdzinu par savu kaķi, manai labāk patīk pa zemi, kad skrien pakaļ, jā. mhm, Viņi gan ķer putnus, es esmu redzējis, jā, bet, mhm, viņai labāk patīk tādā veidā. Nu, kas vēl ir, pieņemsim, kas, varētu patikt, protams, pa kaķēniem, es domāju, viss viņiem patīk, jā, bet, pieaugušiem vairāk varētu būt arī, tādas, kas ar ķepu, kā sacīt, bakstāmas, ja, kas viegli kustās uz priekšu, jā, nu, piemēram, tās pašas tenisbumbiņas, jā, mhm. viņas tur var Viņš dzenāt var un pats sevi izklaidēt šajā ziņā. jā, vīna pudeles, korķis, papīra bumbiņas, nu, jebko var izgudrot, jā, un tas svarīgākais, kad arī pamainīt, un tad redzētu to atšķirību, kas patīk. Nu, un, protams, mēs jau runājām par puzlēm un puzļu ēšana, ja, vai barības bumbas vai pelītes ar barībām, tas arī ir viens no veidiem, kā, Mhm, kā, kā spēlēties, var teikt, jā. Nu, tādā veidā. Tā kā, nu, es teiktu, vispirms izmēģināt ar to makšķerauku. mhm. Tas viņiem noteikti patiks. Bieži mājās ir vairāk kaķi, un reizēm nevar saprast, nu, kā viņi tur ir sadraudzējušies. Liekas, ka viņi kaujās, bet varbūt viņi spēlējās. Kā tu iesaki, kā mēs to Mm. atšķiram? Jā, nu tas šī te mēs viņu saucam par sociālo spēli, ja, kur savā starpā nevis ar cilvēku, jo tad, kad ar cilvēku spēlēs, Mhm, to mēs saucam spēli ar objektu, jo viņš spēlēs nevis ar cilvēku, bet ar mantiņu, ko cilvēks tur kustina, ja. Bet šī te sociālā spēle, jā, viņš kādreiz, var, nu, kā ar bērniem, ja, līdz asarām parasti viss beidzās ar asarām, ja, tad, ar kaķiem kaut kas, līdzīgi var būt, kad, nu, it īpaši, ja tie ir kaķēni, ja, kas aizraujās, un tad viens tiek, pāri nodarīts. Bet tā spēlēšanās, ja, kas kā spēle savstarpējā, ja, parasti tā viena no būtiskākām atšķirībām, ka parasti notiek klusi. Nu, viņi mhm, diezgan klusi, nu, vārtās, ja tur vēderu parāda, un tā spēle notiek uz abām pusēm, ja. Tas nav tā, ka viens tikai visu laiku tur skrien prom, otrs pakaļ, ja, bet viņi tā viens mhm, otru tur var iepļaukāt, ja, ar ķepu. Bet ir svarīgi, tā pļaukāšana ir bez, izlaistiem nagiem. Tad tas ir tā kā maigais, ja, vai arī, piemēram, viens otram ir kādreiz redzēts, ka viens mhm, otram, pa seju vālē, ja, kā sacīt, ar ķepām, bet acis skatās, ja, tas arī tā kā ir, tāds, nu, tā kā, viens uz otru pusi, ja, tā kā, bet, nu, vienādi, ja. mhm, Nu, un tas, kas ir tā kā par konfliktu vai ka viņi kaujās, pirmkārt, kaut kādas, šņākšanas, rūkšanas, kaukšanas, tas jau, ja, sišanas viens ar otru jau ar nagiem jau, ja, tā kā tad, pieņemsim, kādreiz var redzēt, kad, kaķis, un tas arī signāls arī mums cilvēkiem ir, ja, ka kaķis, pēkšņi sāk laizīt savu degunu, nolaiž ātri, ja, bez mhm, barības kaut kādas, ja. Tas viņš tādu izrāda savu to, nu, tā kā nepatiku vai diskomfortu tādu, ja, kas, tas nozīmē, kad, ja jūs kaut ko nodarbojaties kaķu, un viņš sāk pēkšņi tā darīt, tas nozīmē, ka jums arī jāuzmanās ir, mhm. ka tas Kaut kas nav nu, riktīgi. ka viņam ir vapnīgi pa daudz, ja, un, piemēram, kas vēl ādas raustīšana uz muguras, tā kā rausta ādu, ja. Mhm, Tas arī parāda tā kā tādu nervozitāti, ja, tādu, kas vēl astes kustināšana strauji tā uz vienu pusi, uz otru mhm, pusi tāda, ka, nu, tas arī tādu nervozitāti parāda. Tas vienkārši tāds signāls, ja, ka nu, ka kaut kas nepatīk kaut kas, ja, tā jāsaka. mhm, Un to vajadzētu ievērot un tādā veidā. Tā kā, jā, nu, tādā veidā tas ir tas svarīgākais, ka klusu, ja, un kad uz abām pusēm tas ir nozīmē, kad gan viens ar vienu otru, gan viens ar otru spēlējās, ja, tas tāds vairāk kā draudzības, jā. Nu, tā kādreiz ir tā, kad, bet, protams, jārēķinās to, ka pat vislabākie draugi var, mhm. kādreiz aiziet, Sakauties, jā. nu, nesakauties, bet vienkārši jā, nu, tā kā drusciņi apbižo viens otru. Tā. Mhm. Nu, noslēdzot šo te mūsu šodienas tēmu, kādus padomus tu varētu iedot tiem, kas ir izdomājuši, ka varbūt ka tiešām man ir jāsāk ar kaķi spēlēties vairāk, pavadīt ar viņu vairāk laika un tomēr tā teikt, ļaut viņam būt mazliet tuvākam un izklaidētākam no manas puses?
Nu, es teiktu, nevis varbūt, bet obligāti. Tas ir obligāti jādara ar visiem kaķiem. Ja kaķis Mhm. neiet ārā, nevar iet medībās, tad katru dienu ir jāspēlējās. Nu, pirmkārt, es negribu biedēt, tas vismaz vienreiz dienā. Nu, vismaz vienreiz dienā, jā. Un ideāli, ja tas ir kādā, nu, ritmā ieietu, jā. Piemēram, man kaķis sākās spēlēšanās no rītiem, tad, kad es esmu uzklājis gultu. Kā es uzlieku gultas pārvalku, tā viņi uzliek uz gultas, un tas ir signāls, kad ir jāpaspēlējas Mhm. 5 minūtes. Kaķis ir jau noguris, un jo viņš, Mhm. kaķis nav maratonis, viņam vajag īsas un tādas, Mhm. tādas tā kā, ko vēl, mantiņu noteikti vajag vairāk kā vienu, jā, un, kaķis ir tāds neofils, un, Ko tas nozīmē? tas nozīmē, ka viņš ir sajūsmā pa visu jauno. Tā kā, jā, Ok. vai arī kā bērniem, jā, mantiņas arī apnīk. Tā kā līdz ar to, nu, lai nebūtu bankrots, kā sacīt, ja, Mhm. tad nu, vajadzētu vairākas mantiņas, bet viņas vajadzētu mainīt ik pa laikam. Ja. Otra lieta, vēl padoms, mantiņas neatstājiet ārpusē, kur ir īpaši, ja kaut kas ir bīstams, ja tur kaut kādi mazāki gabaliņi, kurus var Mhm. noplēst, vai šīs te makšķeru mantiņas noteikti nevajag atstāt, jo tajos var sapīties, ja, kad jūs neredzat to klāt. Mhm. Ja. Mhm. Ko vēl? Noteikti izmantojot dažādas kastes, ja, tur, vai tuneļus, ja, jo kaķis ir, viņš jau nav tā kā sacīt, gepards, kas skrien pakaļ, ja, viņš vairāk tā kā no Mhm. slēpņa un īsi uzbrukumi, ja, jūs tad ir interesanti, kā viņi uzglūna, ja, tas Mhm. tādā veidā. Ā, vēl var, protams, arī, pieņemsim, kā šo medījumu paslēpt, jā. Nu, tā kā mēs runājām par barības puzlēm, jā, tad tās pašas barības puzles var pamainīt vietas, kur atrodas, jā, lai viņi Mhm. meklē vairāk un jā, nu, un barības puzles, protams, tā ir ideāla, lieta, kad nu, tā kā varētu teikt, izpauž šo te mednieku instinktu, kad jūs neesat kopā ar to kaķi, Mhm. jā. Tā kā tas tāds, jā, nu tāds arī vienmēr būtiska lieta. Mhm. Sanīta, es tev saku paldies par sarunu. Arī jums, darbie skatītāji, ja jums patīk šis video, kā vienmēr, novēlu kaut jūs nospiestu laiku un padalītos ar šo video arī tālāk. Gaidām jūsu jautājumus, komentārus un idejas par nākamajām tēmām. Atgādinu, ka pie mums studijā bija Sanīta Strauma, kas ir PTXPTLV konsultante un arī veterinārā ārste. Un tiekamies nākamajos raidījumos. Vislabāk!